sēžam piekdienas vakar šūpuļtīklā un Daigi norezervēja ceļojuma biļetes. Mēs braucam uz Sicīliju. Es pirmo reizi dzīvē būšu Sicīlijā. Šī nedēļa bija traka. 2 reizes sakliedis klientiem, 1 reizi uz strādniekiem vai 2 reizes, vispār vairākas reizes. Sapratu, ka kaut kas jādara lietas labā, ir kaut kas jātaisa, kaut kāds atvaļinājums, citādāk iet pa traku. Tā bija zīme, ka ir jāņem biļetes un jālaižās projām, jo šeit ir tik karsts, ka nevar izturēt. Brauksim uz dienvidiem. Tā kā tā, ceļojums var sākties laikam no šīs vietas, ka norezervēja biļetes uz lidmašīnu. Tas ir, šodien ir piekdiena, svētdiena, pa nakti mums jāizlido. Jā, 5 no rīta lidmašīna. No. Tuvojamies 3000 metriem. Rīgas lidosta. Labrīt. Agrs rīts. 3:50 minūtes. Apmēram. Šoreiz mums nekas līdzi nevelkās. Koferu nav. Mums ir tikai šitādi mazi zomiņi. Un ejam mēs tur, kā parasti. Lidojam 5:45 lidmašīna uz Sicīliju, un kā to pilsētu sauc? Trapāni. Uz Trapāni. Skatāmies tālāk. Nu, mēs esam klāt. Pa ceļam nebija ko filmēt, viss bija ļoti vienkārši kā parasti. Atbraucām uz mazu lidostu Sicīlijā. Tagad ejam pēc nomas mašīnas. Ārā ir diezgan silts. Gribās jau izģērties. Jā, bet vēl ir jāatrod mašīnu, un tad mums jābrauc uz viesnīcu, labs gabals. Ar sakot, esam ieradušies interesantā zemē. Pagaidām liekas viss baigi dūmakains, tāds putekļains un, kā jau dienvidos. Mašīnu uz 5 dienām izmaksāja 170 eiro. Un vēl pašrisks ir 1400. Bet pašrisks ir 1400 eiro. Ja 125 eiro piemaksāt, tad pašrisks nebūtu. Mēs riskējam uz pilnu banku. Jā. Un mašīna, protams, mums iedeva ne tādu, kā pasūtījām. Būs mums Lancia. Tā, jāiefilmē mūsu jaunais spēkrats. Te izkrāpējumi par 1400. Galvenais mums teica, ka esot tāds pašs klases, bet šitā izskatās 4-vietīgi nevis 5. Diezgan uputējs, pelēks. Mašīnīts pelēks. Tuk-tuk braukā. Diezgan tāds trūcīgs viss tas apvids izskatās. Nu, brauksim tālāk, skatīsimies. Reku var sāli apstāties, paņemt vienu čupiņu. Nevajadzēs vakarā sāli pie rosuliņa. Nē, es ēdīšu garnēlus, kurām nevajag sāli. Jā, kurs jau ir sāļas. Ok. Nenocietāmies un aizbraucām pa citu maršrutu, gribās uzbraukt kalnā augšā. Tāds ir mans šoferīts šodien. Šoferītim ir acis, jāvelk brīles, lai acis nekrīt ārā no nakts, jau tā nav gulēt. Bišķi tā kā gribētu Jā. pagulēt. Kaut kā mēs rāpjamies. Nu, pēc pusstundas rāpšanās kalnā mēs tālāk netiekam, jo ir zīme. Pa braukt nedrīkst. Bet te jau arī labs skats jau. Sicīlija. Sala savienot kopā ar Itālijas zābaku. Tu kaut ko te čiepsi visu laiku, vai tie ir kaut kas cits? Tu mani dzirdi, ja? Jā.
ārā 33 grādi, pulkstens 11. Un te ir pludmalīte, yes. Es gribēšu iekrist ūdenī. Nevar saprast, vai mums kāds apkalpos, vai mums te jāpagaidi, bet galds tā kā ir ar dakšiņām nolikts. Pretī pludmali ārā nenormāli karsts. O, nāk pie mums. Buongiorno. Vi lascio del menù. Ok, thank you. Tam tagad pasūtam kafiju. Par 7 eiro uzveidām krosāniņus, iedzērām kafiju un tagad mūkam vienkārši no turienes. Jo ir tik, Slēdzam to kondicionieru iekšā. tik šausmīgi karsts, kad vienkārši nevar izturēt. Nezinu, cik tagad ir grādi, bet mēs vairs negribam pa lauku vispār staigāt šodien. Jāiet gulēt. Ārā vēl joprojām plus 36 grādi, baigi staigāt nekur negribās. Bet, nu, vietas ir pasakains. Kaut kur jau mēs izkāpsim ārā. Nu, droši vien, ka jāiet pagulēt un vakarā nāksim pastaigāties. Tā, nu lūk mūsu apartamenta Aurora. Tūlīt iesim, baudīsim istabiņā mieru un vēsumu. Cerams. Nice to meet you, Caterina. And apartment 100 meters. And clean every day. Quindi I'm sorry. Kājas jau? But we need to... No. No? No, sure. Nu šāda istabiņa mums ir. Nu šitien ir svarīgākā, laimīgākā sastāvdaļa ir kondicionieris. Te no durvīm nāk un ir tāds karstums. Nu ko, jāiet gulēt. Šonakt esam gulējuši kāds 2 stundas. Līdmašīnā, cik var pagulēt. Sausums. Esam atbraukuši uz kaut kādām malām. Dokta Mandiapane. Nav nejausmas, ko tas viss nozīmē. Tad nu dodamies skatīties. Līdz 8 vaļā. Nu, bez 10:07. Es domāju, ka mums pilnībā pietiks. Vau, paskaties kā. Var sakot, iesim apstīties, kā viena ģimene dzīvoja 150 gadus Alās. alās, jā. Tagad te uztaisīts ir vēsturisks muzejs. Nu, cik es saprotu, tas bija nesen, ka viņi te ir dzīvojuši. Te viņiem ir ūdens, aka noteikti parādīties. Nu, izskatās bez tolets drīzāk, bet nu, ok. Varbūt arī aka. Eļas piestuva. Šeit taisi olīveļi, cik es saprotu. Samaliņš šeit. Un te spied tās olīvas, tur sabēri iekšā. Un te gāja zirgs un griez riņķi smaga akmeni, kur samal tās olīvas. Tur jau arī vēl bišķiņi palikuši, redzi? Tā, nu ej pa priekšu. Mani jāizšķūrē ceļš, jā. Jā, ej atbrīvot ceļu. Es laikam no sākuma paskatīšos te patās. Nu, te nekā nav, te Mājāk klēti. mierīgi, jā. Jā, Jā, bet viņi nāk pie mums. nu tad ej.
Gan jau, ka neviens apvērts vēl nav. Nu, Šrilankā šitādi ganījās brīvā dabā, tie nebija tik droši. Pāvi. Nu, savu skaisto asti. Ja tu parāda asti, ja vējam tālāk, es nojaušu, ka tur būs vēl interesantāk. Jā, te mēs varam redzēt olīvu kokam, cik daudz vajag, lai viņš augtu. Kaut kur klintī saknes ieurbušās, un tā viņš te dzīvo 200 gadus. Jā, tiešām interesants antropoloģiskais muzejs. Kā cilvēki dzīvoja. Un te mēs pat vēl redzam. Kas tur ir? Tur nekā nav. Ir. Mieras, nu turienes nekā. Vau! Nē, šitie ir, tītari. Tītari mammas. Tur vēl kaut ko iedzīja. Uzreiz ir atmiņas par Šrilanku. Jā, kā mēs sēdējām uz terasītes un mums tur klaigāja. Kaziņas. Nu, te ir riktīgi zoodārs ar pie reisi. Paties kādi te sarulējušies ragi. Nu, te jau bija jau normāli. Te bija barbershops. Te dzīve bārds. Un kas te bija maizes krāsnes? Maizes krāsnes vai pitas krāsnes? Sterles. No? Nu, vesela iela. Viss jau būtu kā normālā pilsētā, tikai viens jocīgs fakts, ka mēs esam līdz pusē alā. Ar veselu virkni visādiem stalaktīdiem un dūmu nokvēpuši reku sienas. O, te ir lielā bijusi kaut kāda kačigarka. Te kaut ko cep un šmorē, tāpēc jau viss te tā ir nokūpējis. Te. Viņš jau redz kā skurstenis, te gāja uz augšu. Jā. Dziļākais salas punkts, te noteikti kaut kāds skeleti palikuši ir. Un jocīgāks, ka te pašā kā dziļāk alas daļā man visi dzīvnieki dzīvojuši. Jā, zirgi. Vai zirgi vai aitas vai kaut kādi. Nu, interesants muzejs. Tiešām te ir vērts atnākt apskatīties, kā cilvēki dzīvojuši 1000 gadus atpakaļ un senāk. Te gulējis ir gans. O, jā. Ļoti gaitā arī. Nu, jā. Nu, skaista ekskursija. Pa 3 eiro točni ir to vērts no cilvēku. Nereaģē. Un te viens olīvu koks. Cik diez šitam ir gādi? Miljons. Galvenais, ka tāds recis stumbrs. Un kociņš šitāds te. No, interesants bāriņš. Atnācām interesantā restorāniņā. Nevarējām saprast, ko mēs te īsti pasūtam. Cerams, ka mūs neizģērbs cenas ziņā.
Es pasūtīju garneles, cena bija kaut kādās vienībās, es īsti nesapratu par ko. 16 eiro, bet beigās viņš teica, nē, tur jau viens nekas nebūs, tur vajag kāds 3. Jā, tad redzēsim, kāda būs tā porcija. Es jau jūtu, ka es viņu vienkārši neapēdīšu, zinot. Nu, tad ja tu neapēdīsi, tad jau vēl labi, bet man bailes, ka tu viņu apēdīsi un vēl gribēsi. Tādā lauka virtuvē. Mūsu mājas saimniecība ieteica, kā mūsu viesnīcības īpašniece mūs ir iegrūdusi lamatā. Bet nu gan jau būs labi. Cilvēki te daudz, tad jau būs labi. Jā, nu būs forši. Vismaz vakars ir silts, tāds īstenībā tik patīkami. Nu, beidzot nav tā saule. Un ir tik forši tādi, ka var sēdēt un baudīt tiešām atkal siltumu. Tā kā tā, gaidām, ko atnesīs. Jā, kas tev bija sardīnas? Jā, vietējā delikatese kaut kāda, kas obligāti jāpamēģina. Jā, un man būs garneles. Nu ko, gaidām mūsu porcijas? Gaidām rezultāts. Vēl joprojām gaidām ēst. Jau tumšs paliek. Mums vakarīs klāt. Mums vēl ir maizīte. Manas 3 vienības. Jā. Es ceru, ka tās nebūs 16 reiz 3. Izskatās jau. Un sardīnas, kur noteikti esot jāpagaršo Sicīlijā. Bet nu cēni diezgan pa 16 eiro. Nu, varbūt, ka tas ir normāli. Nu, vienkārši atmosfēra un tā. Nu, jā. Labu apetīti. Jā, labu apetīti. Prasījām rēķinu nedēļu. Nevarēja saprast, ko mēs no viņiem gribam, dabūjām iet iekšā. Un pie kases sēž grāmatvedis ar kalkulātoru, ar brillēm lielām un rēķina. Te viss ir aprakstīts. Cik tad tu beigās tur samaksāji? Beigās bija 51 eiro. Nu tad jau nebija tik Palātu. Cik tad tās manas garnelītes izmaksāja? Garnelītes tavs maksā 20 eiro. Nezinu, kā viņi rēķināja. 3 gabaliņas, kaut kādas 180 grami. Nu tā viss ļoti punktuāli, ļoti precīzi. Nu tā kā to var ielaist izdevumos mierīši. Labi, paldies. Tā, nu tur tālumā ir mans ciematiņš. Rīta skrējiens uz Vidus jūru. Jāskrien nopeldēties un tā jāskrien brokastīs un tā brauksim uz Etnu. Šodienas plāns ir saplānots, tā kā jādodās uz priekšu. Vai, pavisam tālu esmu aizskrējis. Nu, redz, nu tā beidzot es esmu pieskrējis pie jūras. Un ko mēs te redzam? Nu, te jau ir vulkāna izvirdums kaut kāds, ne jūra. Nu, re, iekšā, lavā iekšā vecais gliemežvāks. Nu, tas te reāli stāv no dinozauru laikiem. Nu, šitāds te skats, redz, te var pastīties vecos. Viņš ir iekšā tajā lavā. Nu, šitāds krasts izskatās. Nu, mēģināšu kaut kur iebrist. Man jau izskatās, ka te būs sūdīgi. Nu, paiet pa šejieni ļoti grūti. Un peldēties arī te gandrīz nav iespējams. Jo pret šitiem asajiem var baigi saplēsties. Tiešām ļoti asas knapi var paiet. Nu, peldēšanās man sanāca tā diezgan stulba. Nu, nekas. Gan jau būs vēl kaut kur kādu dienu. Nu, tagad jāskrien apakaļ, kad 3 kilometri būs. Tā, nu lūk man arī ekspreso. Otrā daļa kafijai, ja? Jā. Nofilmē, cik tur daudz ir iekšā. Šī tik arī atnes. Viņš vēl nav sācis dzert. Tā. Riekā. Nu, kas tur ir? Visa emocija gamma izgāja cauri. Gan skāps, gan rūgs, gan salds, gan... Bet ļoti garšīgi. Šitā arī jādzer. Viena maz mutīte sanāca, ja? Un ūdenī pavirzē. Nu tā, mēs
te sēžam, ēdam brokastis. Pareizāk sakot, esam jau gandrīz pāēduši. Smuks dārzs mums riņķī ir. Tā, nu ko, dodamies projām. Braucam uz nākošo pārsteigumu. Bija ļoti viesmīlīgi. Mūs sabučāja un šausmīgi ļoti svarīgi bija, lai mums patika un lai bija labi. Un te var redzēt, pa nakti nolīja lietas. Bija tīra mašīna vakar. Kas tas ir par lietu, lai šitā noķēzīt mašīnu? Es šito nesaprotu. Nu tiešām nāk no Āfrikas virsū, mums viss tāda nelaime. Gan mellie, gan putekļi nāk virsū no Āfrikas. Nu, mašīna netīra, viss jābrauc mazgāt. Jo lietas šajā zemē neskalo mašīnu, tas ir taču. Gandrīz necaurspīdīgi stiklu. Kas mums nekaiž Latvijā, vai ne? Mūsu mīļā zemītē. Tā, mēs esam izbraukuši virzienā uz nākošo viesnīcu. 200 km jābrauc, mums ir kaut kāds laiks jābrauc. 3 stundiņas vēl. 3 stundiņas jābrauc, beidzot mēs uzbrauc uz normālu ceļu, kur var pabraukt, visu laiku bija 50 zīme. Un apkārt ir kalni, un mēs braucam, norezervējām. Vēl nē? Nu, var sakot, man sieva te tielējās visu laiku, nevar saprast, ko mēs īsti gribam. Mēs braucam uz Etnu vulkānu. Rītā brauksim Etnā. Patreiz ir sapnis uzbraukt Etnā ar džipiem līdz pašai augšai, pamērcēt kājas lavā bišķi. Ne? Nu labi, lavā druži, ne? Paelpot sēru, ūdeņražus un tā tālāk. Tā kā laižam, ceļojums turpinās. Tā, nu braukšanas stils viņiem arī ir ļoti interesants. Cilvēki brauc pa vidu starp 2 joslām, jo kas to zina, varbūt tās kā atbrīvojās kaut kur, var iešmaukt. Brauc diezgan, nu pareizi, šī taču ir Sicīlija, mafijas zeme, te jau ir citu noteikumi. Mafiozo te dzīvo? Te dzīvo mafiozo, te brīžiem policists neko nevar līdzēt. Jā, nu vakar mēs jau saskārāmies ar tādu situāciju. Jā, mums vakar viena mašīna mēģināja nokantēt. Šī tāds mums valkās pa priekšu. 20 km/h. Viņš ieraudzīja, kas viņa sāk filmēt. Nu, var sakot, mums ir korķu sezona sākusies. Nobraucām 1/4 daļu šodien un sākam iesprūdām pilsētā. Kā šo pilsētu sauc? Katānijā. Kā tu zini? Katānijā. Mums ir navigācija. Mūs noputējušie logi. Ārā nežēlīgais karstums. Apstājamies ceļmalā pirmā ēstuvīt pa 200 km. Tu vēl nezini. Autogrills. Kaut kas no poļu nosaukumiem. Tā kā Polijā autogrills ceļmalās. Un šitāda aina viskā vietā. Un te būs elektroauto uzlādes. Jā, te būs elektroauto uzlādes, vēl nav palaists. Cilvēki šeit diezgan agresīvi braucēji. Atkal nesās te. Miglēnajā spogulī var redzēt, ka visu laiku kāds mēģina trāsties garām. Karstasinīgi braucēji. Man gāzi grīdā. Mūs plīvo pa vējam. Mēs iebraucām ieliņā, laikam brauksim apakaļ. Šitien īsti laikam mēs netiksim nekur. Te mēs nobrauks kā turisti beigās. Šoreiz navigators saucās Daigi, mums ir ieviets visādas nepatikšanās. Nē, nevis Daigi, bet nelietojiet Google Maps, jo viņš vienkārši ļoti daudz ķieģeļus nezin, ka tur ir, un aizved pilnīgi crazy.
labāk braukt ar veiziņu. Viņš kaut kā ar mums labāk sadarbojās. Nu. Viņam pilnīgi nekāda daļa. Viņam jākāp iekšā. Pilsēta ļoti skaisti varētu staigāt un brīnīties, bet mums ir jādodas tālāk. Braucam salas vidienē, parādās kalni, parādās mākoņi starp kalniem ieķērušies. Tas nozīmē, ka iespaidīgi augsti kalni. Ja Šveice asociējās ar tuneļiem, nu tad Sicīlija noteikti asociējās ar tiltiem. Mēs visu laiku braucam pa tiltu. Principā, nezinu, kilometrs 100 visu laiku ir tilti. Nu, protams, viņi jau te tiek remontēti un uzlaboti, bet principā mēs esam gaisā visu laiku un ir tā. Sicīlijā noteikums ceļu neviens neievēro. Viss dragā autobus mūs apdzen, zīme 60, mēs braucām 90. Kā redzat, vieni paši, jo viss mums ir apdzinuši jau. Un tiltu zeme turpinās. Viss ir uz gaisa pārvadiem, viss satiksme balstās. Tas izskatās ir akvedukts. Jā. Tātad ir benzīntanks ar 2 uzrakstiem. Servis un self. Ja pats lej degvielu, tam maksā €97, bet ja tev kāds ielēja 2,10, ja nomazgā logas, tad vēl €4 pierēķina klāt. Tas ir interesanti. Mēs brīnās un skatās, jā, mums čekā reāli apčakarējuši. Jā, tikai bija tā, kad Jūras pats ielēja, tikai piebrauc pie nepareizā. Jā, es ielēju pats, logas pats, bet samaksāju pa viņu pakalpojumiem. Skaisti. Tas arī jāzina. Tāds izskatās Etnas kalns. Tuvojamies viņam, gaidi mūs, nākam. Atvērās vārti, un mēs braucam iekšā kaut kādā teritorijā. Šeit būs mums viesnīca. Parkingi uzraksts, jau redzu. Smuki, parkingi domāts te vai augstāk? Augstāk, ne? Jā, viņš rāda, lai brauc augšā. Esam nogurojušies viesnīcā ar skatu uz jūru. Mēs esam tādā kalna malā. Baigā rezidents te ir. Jā. Etna kaut kur tur aiz tās mājas nevar tagad redzēt. Skatāmies, kāda mums uz apartamentu. O, kaut kas ēdams. Jā, te mums ir čilpīši. Ko. Jā, kārtībai jābūt. Mini-zona. Labi, nerājas. Vispār zosis ir tā kā suņi mājās. Ja viņi redz kādu svešu cilvēku, tad viņas bļaustās. Te mums būs baseins. Nu labi, noliksim mantas un to pēc tam apstīsimies. Nu šitāda ir recepcija. Nu tā kā mājās. Liela māja ar daudzām istabām. Nu šajā gadījumā ar dzīvokļiem. Te jau kāds kaut ko jau tusē jau. Nu, lūdzu, studiem vaļā, jā. Kling-lang, esam klāt. Kaut ko nost varam sākt. Jā, te mēs redzam tagad. Mēs redzam jūru. Mēs redzam vēl kaut ko. Baseinu neredzam, tas ir stūri kaut kur. Var sakot, ir leduskapis, ir skapis. Es atvainojos. Cilvēki te filmē, jā. Te ir, redz, viss kā pienākās. Un lodziņš pat ir.
Lodzīšu tā neko ar stikla flīzēm. Paštaisīts izskatās. Jā. Tā mēs redzam pelnus no vulkāna. Nu, šādi uz jumtiem nostājās. Melni pelni. Tā kā vulkāns ir tuvu, mēs pie viņa ejam. Sēžam vakarā, baudām picu. Un ik pa laikam dzirdam troksnis no turienes. Let's